Droši vien ikvienam ir nācies saskarties ar grūtībām no rīta pilnībā pamosties un ātri noskaņoties dienai. Tieši tāpat var būt arī pārdošanas komandai grūtības sakoncentrēties efektīvam darbam pēc atvaļinājumiem un svētkiem. Pārdošanas komanda tonus mēdz sakristies un nebūt pietiekams asas konkurences apstākļiem, kas var novest pie sliktākiem rezultātiem. Šajā video par to, kā pārdevēja komandas periodiski var tā saucamajos kick-off mītiņos radīt ekstra jaudu un fokusēties uz jaunu cēlienu augstāku rezultātu sasniegšanai. Paraksties uz Merkurija kanālu un ideju biznesa rezultātu paaugstināšanai būs vēl vairāk. Pārdošanas komandas kick-off mītiņš ir lieliski iespēja iedvesmot komandu jaunam cēlienam un gatavoties jaunām uzvarām. Uzrāviena veicināšana pēc atvaļinājuma periodiem, garākām brīvdienām vai arī vienkārši kārtējā pārdošanas cikla veiksmīgāka uzsākšana ir šādu kick-off mītiņu nolūks. Tomēr pārāk bieži uzņēmumos šādas tikšanās mēdz pārvērsties par dziļi informatīvām un uz uzņēmuma produktiem bāzētām sesijām. Tā vietā, lai meklētu vēl efektīvākus veidus, kā pārdevējiem veidot priekš klientiem lielāku vērtību un palīdzēt klientiem saskatīt ieguvumus, pārdošanas komandas mēdz pavadīt vērtīgo laiku, vērojot produktu prezentācijas un caurskatot savu produktu tehniskās īpašības. Bezgalīgi PowerPoint slaidu virknes skatīšanās viena cilvēka izpildījumā var nogurdināt un mazināt dalībnieku uzmanību, gala beigās maz paliekot atmiņā un neko nemainot pārdošanas komandas darba stilā. Tādējādi neefektīvi veidotas pārdošanas komandas sanākšanas var nedot nepieciešamo enerģiju jaunam cēlienam un nepieciešamās prasmes, lai pārliecinošāk skaidrot klientiem savu risinājumu pievienoto vērtību. Bet darba stila uzlabojumi taču ir galvenais šādu kick-off pasākumu iemesls. Efektīvu pārdošanas komandu kick-off pasākumu parasti ir koncentrēti uz to, lai pārdevējiem konkurences apstākļos labāk izdotos atšķirīgas ieinteresētības klientus virzīt uz gatavību sadarboties. Tādējādi komanda mazāk tērē laiku uz ieskriešanos jaunam cēlienam un ir gatavāka uzlabotam sniegumam no pirmās dienas. Kā tad salīdzinoši īsā laikā panākt pārdošanas komandas sagatavotību un motivētību jaunam cēlienam? Esmu apkopojis vairākus ieteikumus efektīvākai kick-off mītiņu norisei. Pasākumu mērķa noteikšana. Gatavojot pārdošanas komandas kick-off pasākumu, ir lietderīgi uzdot sev vairākus jautājumus. Kādi varētu būt lielākie šķēršļi izaugsmes mērķa sasniegšanai? Ar kādām pārdošanas situācijām komandai var nākties saskarties tuvākajā laika periodā? Ar kura konkurenta pastiprinātu aktivitāti varētu būt jārēķinās? Kura produkta vai pakalpojuma vērtības skaidrošana līdz šim padodas grūtāk? Kādām pārdošanas situācijām ir nepieciešams izveidot labus piemērus un variantus praktiskai lietošanai? Ieteikums ir kick-off pasākumu norisei noteikt ierobežotāku fokusu un tādā veidā paaugstināt atdevi iespējami īsākā laika posmā. Konkrētā kick-off pasākumu mērķis var būt saistīts ar tādiem atšķirīgiem pārdošanas uzlabošanas jomām kā klientu sākotnējā uzrunāšana, klienta vajadzību aktualizēšana par konkrētiem risinājumiem, sava piedāvājuma pārliecinoša skaidrošana klientiem, kā arī darījumu lēmumu panākšana. Motivēšana kļūt labākiem. Kick-off mītiņa ievads var būt izšķirošs tam, ar cik lielu gatavību komanda iesaistīsies un cik entuziastiski būs gatavi uzlabot savu varēšanu. Piemēram, motivējošs ievads par aktuālām tendencēm klientu paradumos var stiprināt vēlmi būt sagatavotiem jauniem izaicinājumiem. Vēl piemēram, ieskats aktuālā pētījumā par klientu apmierinātību var palīdzēt celt vēlmi efektīvāk strādāt. Tāpat tikšanās mērķu skaidrs un pārliecinošs izklāsts parasti palīdz gūt atbildes uz katra komandas dalībnieka prātā esošajiem kāpēc un labāk koncentrēties kopīgam darbam. Ieteikums ir kick-off mītiņu ievadā akcentēt katra komandas dalībnieka ieguvumus no aktīvas iesaistīšanās pasākumā un nodrošināt produktīvu vidi. Konkurētspējas apzināšanās. Pārdošanas komandas kick-off pasākums ir lieliska vieta, kurai visai komandai kopīgi apzināties savu piedāvājumu unikalitāti un atšķirīgo no līdzīgiem piedāvājumiem, savu produktu,
pakalpojumu un visu uzņēmumu kopumā stipro pušu skaidra saredzēšana palīdz stiprināt pārliecību par savu piedāvājumu pārākumu un uzlabo ikviena pārdevēja iespējas skaidrot klientiem pievienoto vērtību no sadarbības. Ieteikums ir kick-off mītiņos iesaistīt visu komandu stipro pušu apzināšanai, papildināšanai. Prasmju stiprināšana. Ikvienai pārdošanas darba aktivitātei nepieciešams atbilstošas zināšanas un prasmes, kas pašas par sevi ir diezgan atšķirīgas lietas. Zināšanas par savu piedāvājumu, klientu vajadzībām, konkurences situāciju un efektīvām darba metodēm ļauj būt zinošam, taču neobligāti protošam. Pārdevēja prasmes vairāk saistīts ar mācīšanu iedziļināties klientu situācijā, varēšanu pamatot savu piedāvājumu izdevīgumu un vērtību klientam, meistarību pārvarēt atrunas un vienoties. Prasmju uzlabošanai ir svarīgi vingrināties, mēģināt, eksperimentēt, veikt arvien sarežģītākus uzdevumus un tādējādi gūt pārliecību par savu sagatavotību. Ieteikums ir kick-off mītiņiem sagatavot dažādus praktiskus vingrinājumus, lai pēc to veikšanas izdarīties secinājumi, ļaut ar lielāku pārliecību strādāt reālos apstākļos. Pārdošanas komandas kick-off mītiņam ideālā gadījumā vajadzētu likt pārdevējiem pārvērtēt savu esošo darba stilu un sagatavot komandu efektīvākam darbam ar klientiem visam gadam, pusgadam vai pat ceturksnim. Aicinu pielietot dotos ieteikumus un komentāros ierakstīt savu pieredzi kick-off pasākumu veiksmīgākai norisei. No Merkurī puses pārdošanas vadītāji var saņemt diskusiju partneri par iespējām jaudīgāk uzsākt jaunu cēlienu, kā arī praktisku iesaistīšanos šādu kick-off pasākumu sagatavošanā un vadīšanā. Ja vēlies no Merkurī saņemt atbalstu savas pārdošanas komandas neizmantoto rezervi atklāšanā un augstāku rezultātu sasniegšanai pārdošanā, tad dod ziņu, un mēs palīdzēsim. Sasniedz vairāk!